Sveika, māma! Ticu, ka esi nogurusi, ticu, ka ir daudz par ko domāt. Un tāpēc esmu es, lai atgādinātu, ka tev reizēm ir jāpadomā arī pašai par sevi. Un viena no praksēm, kā tu vari parūpēties par sevi, ir darbs ar savu ķermeni, apzināts kustības ar savu ķermeni. Es esmu Vija, pēcdzemdību gaidību kustību speciāliste, un šajā nodarbībā es iedošu vairākus vingrojumus, kas būs piemēroti jau pavisam neilgi pēc dzemdībām, ar kuriem maigi iekustināt savu ķermeni un veicināt dabiskus atjaunošanās procesus. Mēs sāksim guļus. Atceries to, ka pēc dzemdībām mēs visu darām caur sāniņu, jo mēs gribam nodrošināt savam ķermenim tādus apstākļus, kuros tas var dabiski atjaunoties. Un ļoti būtiski šīs dabiskās atjaunošanās sastāvdaļa ir visu darīt caur sāniņu. Tieši tāpat, kā to vēlāk darīs mūsu mazulīši. Guļamies uz sāni, caur sāni, ejam uz muguras, iekārtojamies. Un tagad kājas paliek saliektas, pēdiņas ir stabili pie grīdas. Es gribu, lai tu mazliet padīdies un iekārtojies. Sajūti savu krustu kaulu. Krustu kauls parādu. Ja? Šeit mums ir mūsu muguras lejasdaļa, šeit ir mūsu sēžas mīkstā daļa, un te pa vidu ir tāds liels, plakans kauls. Tas ir mūsu krusta kauls. Es gribu, lai tu piespied pie grīdas tieši šo kaulu. Un mazliet padīdies no vienas pusītes uz otru, lai tev ir tāda sajūta, ka tu izmasē savu krustu kaulu. Tai pašā laikā padomā, kas notiek ar tavu galvu. Kā attiecībā pret tavu krūškuru, pret tavu iegurni atrodas tava galva. Vai tavs zods gadījumā neskatās griestos un galva nav sagāsta, vai tavs zods nav pārlieku piespiests pie krūtīm. Mazliet padīdies ar pakausi, iezīmē tādu vietu ar pakausi paklaiņā, lai arī tava galva atrodas neitrāli. Un turpini mazliet tādas dīdošas kustības ar iegurni, lai mazliet izmasētu savu krustu kaulu. Tur, kur ir mūsu krustu kauls un kur viņš pie viņa stiprinās klāt, un ir tās savienojuma vietiņas, mazās locītaviņas, viņas ir ļoti būtiskas. Tur iet cauri mums dažādi kanāli, nervi, saistaudu stiprinājumi, un mums šī vieta ir tāda savā ziņā aklā zona, par kuru mēs atceramies tikai tad, kad izjūtam tur diskomfortu. Ja? Un pēcdzemdībās mēs tiešām domājam daudz par savu krustu kaulu. Labi, tagad liec roku uz apakšējām ribām un mēs paelposim. Var droši aizvērt acis, ja ir tāda iespēja, un uztaisim dažas nesteidzīgas ielpas un izelpas caur degunu. Un būtiski ir sajust to kustību, ka ielpā krūškuras mums izplešas, izelpā ribas sakļaujas. Ja? Tev ir jājūt, kā ielpā arī grīdā stumjās iekšā tavas aizmugurējās ribas, ka uz sāniem viņas izplešas, ka uz priekšu izplešas. Tieši tāpat kā tev jāsajūt, ka izelpā viņas sakļaujas. Ja? Izelpā sakļaujas, ielpā izplešas, izelpā sakļaujas. Un patiesībā tajā brīdī, kad mēs pilnvērtīgi elpojam, darbojas mūsu diafragma, viņa ir tā, kas darbina arī mūsu iegurņu pamatni. Ja? Un par iegurņu pamatni mēs daudz domājam pēcdzemdībās. Tāpēc mums ir ļoti būtiski elpot, lai mēs viņu visu laiku trenētu. Tā kā dabiski tai ir paredzēts trenēties. Ja? Mums nav vajadzīgi obligāti kaut kādi masieri, trenažieri un tam līdzīgi iegurņu pamatnē. Jāsāk ir ar pamatiem, ar to, ko mēs varam iedot pašas. Ja? Un tas patiesībā ir ļoti daudz. Labi, tagad es gribu, lai tu atbrīvo savu muguras lejasdaļu. Šobrīd tavs krustkauls ir piespiests pie grīdas, un muguras lejasdaļa nav piespiesta pie grīdas. Es gribu, lai tu kārtīgi iespiedi pēdas grīdā, tā ka tu jūti, ka tavs iegurns mazliet sasveras, mazliet simfijas paskatās uz augšu, un tagad tava muguras lejasdaļa ir kārtīgi piespiesta pie grīdas. Tu spied grīdā pēdas, un ar kāju spēku tu piespiedi muguras lejasdaļu pie grīdas. Turpini. Visu laiku spiežam pēdas grīdā. Mums ir jābūt tādai sajūtai, ka mūsu muguras lejasdaļa tur tā kā tāda sakaltusi košļena, kā bērnībā bija turbo vai huba buba. Mēs viņu esam izkošļājuši, nometuši, un viņi ir sakaltusi. Un tagad šādi spiežot viņu grīdā, mēs mēģinam viņu atkal sasildīt, lai viņi atkal palaižās.
jo mūsu muguras lejasdaļai gaidību laikā pēcdzemdībās ir ļoti liela slodze. Patiesībā muguras lejasdaļai liela slodze arī ir ārpus tā, vēl īpaši gaidību un pēcdzemdību laikā, jo muguras lejasdaļa vienmēr kompensēs to, ko neizdarīs citas ķermeņa daļas. Es stāstu, bet tu turpini spiest savu muguras lejasdaļu grīdā. Elpo. Elpu neaiztur. Tagad tu vari pacelt rokas virs galvas, satvert elkoņus un iedomājies, ka tavu muguras lejasdaļa piespiest pie grīdas, tavs iegurnis ir tur, kur tas ir, bet tu ar lāpstiņām bišķiņ tā kā pakāpies uz augšu. It kā tu gribētu savu torsu izvilkt bišķiņ ārā no iegurņa. Ja? Muguras lejasdaļa joprojām piespiest pie grīdas, kājas aktīvi spiežam grīdā. Elpojam. Šādu vingrojumu tu vari iekļaut savā ikdienā kā savu mazo 5 minūtīti, tad, kad tev ir laiciņš 5, 10, 15 minūtiņas pagulēt uz grīdu ar aktīvām kājām, piespiest muguras lejasdaļu pie grīdas un kārtīgi izelpoties. Labi, tagad laižam kājas vaļā. Atkal sakārto iegurni. Iegurnis ir neitrāls. Ja? Neitrāls tas nozīmē, ka tavi zarnu kauliņi, šitie divi, kas te mums ir, ja? Viņi ir aptuveni uz vienas līnijas ar simfīzi. Nav tāda sajūta, ka simfīze kaut kur griestos, un nav arī tāda sajūta, ka aste ir atšauta un astīte ir iedūrusies paklājiņā. Atrod iegurnim to neitrālo pozīciju. Un tagad mēs veiksim tādu vingrojumu. Iztaisnojam labo kāju, kreisā paliek saliekta. Mēs iespiežam kreiso pēdu grīdā, sasprindzinam kreiso sēžu, sasvaram iegurnu sānu un laižam vaļā. Un tad, kad laižam vaļā, tad iegurns vienkārši krīt uz grīdas. Aiziet aktīva kustība, sasvaram iegurni, iegurns krīt uz grīdas. Sasvaram, iegurns krīt uz grīdas. Sasvaram, iegurns krīt uz grīdas. Turpinam, un es pateikšu, kas ir būtiski. Būtiski šobrīd ir pilnībā atbrīvot tavu vēderu. Mēs gribam tavā vēderā panākt tādu sajūtu, ka tur viss tā kā sakratās un sastājās vietās. Mēs gribam iedot tonusu tām saitītēm, ar kurām iekšējie orgāni ir piestiprinājušies. Un tas saitītes, kuras ir izstiepušās gaidību laikā, tas ir normāls, dabisks process. Šādā veidā mēs viņām iedodam impulsu atjaunot savu tonusu. Un tagad samainīsim puses. Saliecam labo kāju, iztaisnojam kreiso un aiziet. Iespiežam labo pēdu grīdā, sasvaram iegurni, slīpi, viņš ir slīpi, sagāzies, un hops, laižam vaļā, viņš krīt atpakaļ grīdas. Spiežam kāju grīdā, aktīvi sēž, iegurnis sasvarās, laižam vaļā. Un tajā brīdī, kad laižam vaļā, ziniet, mums vēderā tāda sajūta, ka tur viss tā sakratās. Mēs gribam dabūt to sakratīšanās sajūtu vēderā. Kad vēders ir pilnībā atbrīvots, mēs dodam impulsu aiztaudiem, elpojam, neaizturam elpu. Lieliski! Un tagad mēģināsim šo kustību darīt ar abām kājām reizē. Mēs spiedīsim pārmaiņas vienu pēdu, otru pēdu, vienu pēdu, otru pēdu. Un iegurnis, iedomājies, ka iegurnis, tā visa kaula struktūra, tā kā tāds šķīvis uz galda, un tu viņu pārvēl no vienas malas uz otru, no vienas malas uz otru. Vēders pilnībā atbrīvots, varam ar vien ātrāk, varam tā jau uz inerciju tā iziet, bet lai nevienā brīdī nav tāda sajūta, ka vēders ir sasprindzināts. Vēders ir pilnībā atbrīvots. Pilnībā atbrīvots, pilnībā atbrīvots. Tāda sajūta, ka mēs esam izvārījuši putru biezu, izmaisījuši viņu, un tad noņemam viņu no katla, paņemam un tā sakratam, un tā putra sastājās. Tā ir tā sajūta, ko mēs gribam dabūt savā vēderā. To tu vari atkārtot un arī ieviest kā savu mazo 5 minūti. Ikdienā ar vienu mazuli vai ar vairākiem bērniem. Mēs zinām, ka mums mamām nav tik daudz laika, cik mums gribētos, bet mēs esam tās, kas vienmēr atradīs savu 5 minūtīti, kas vienmēr atradīs savus tās mazos brītiņus, kad atkal iečikoties ar sevi, kad atgādināt sev, ka
es par tevi atceros. Šobrīd man ir cita misija, šobrīd man ir citi uzdevumi. Es pati sevi esmu iespējams pabīdījusi tālākā plānā. Tas nav uz visu mūžu, tas nav uz ilgu laiku, bet šobrīd ir tāds dzīves periods. Un katru reizi, kad mēs tā apzināti pieejam savam ķermenim, kustībām, elpošanai, mēs iedodam savam ķermenim tādu kā atgādinājumu, sev atgādinājumu, ka mēs neesam par sevi aizmirsušas. Tā. Es ceru, ka jūties labāk, ka ir interesanti sajūta vēderā. Un tagad mēs paliekam šādi. Un nākamais uzdevums. Viss saistīts tikai ar elpošanu un jādomā līdzi. Droši ver acis ciet un klausies, ko es teikšu. Mierīgi, nesteidzīgi elpo. Pilna kārtīgi izelpa. Un gar izelpa. Tagad, kad tu taisi ieelpu, iztēlojies, ka tavs vēders ir izlietne. Izlietne, kurā nabiņā ir ielikts korķis, un izlietne ir pielaista pilna ar ūdeni. Tā ir mana ieelpa. Tad, kad ieelpa beidzās, es izrauju korķi ārā un izelpā. Es domāju par to, kā viss, kas ir ap nabiņu, iet uz nabiņu, uz nabiņu, uz nabiņu, uz nabiņu, un pēdējā izelpa mēs jūtam, ka iedomājamies, ka pēdējās ūdens lāsītes iztek ārā no izlietnes. Tad atkal ieelpā pilna izlietne, izelpā viss, kas ir ap nabiņu, iet uz nabiņu, viss, kas ap nabiņu, iet uz nabiņu. Viss tas ūdens, iedomājieties kā ūdens, ja, kad izrauj korķi arī vannā, tā ir, ka tas ūdens riņķo, un viņš iet uz to caurumu, ja, kur ir tā vilkme. Tā ir tā sajūta, ko mēs vizualizējam galvā. Ja? Kustību apzinātība, tas ir mūsu numuru 1 instruments, ar kuru mēs atgriežamies pie sava jaunā ķermeņa, kāds mums ir pēc katrām dzemdībām. Ķermenis, saprotiet, tas ir tas, ko es vienmēr atgādinu. Aiziet, taisam vēl vairākas nesteidzīgas ieelpas, izelpas, izlietnes vingrojums, ievies arī to savās ikdienas 5 minūtēs. Tad, kad, piemēram, mazulis ir atlaidis krūtis, tu viņam guli blakus, bet tev ir iespēja pagriezties uz muguras, uztaisīt izlietnes vingrojumu. To var darīt arī gultā. Jā, vingrojumu, kur mēs spiežam klāt muguras lejasdaļu, to mēs darīsim uz grīdas, bet šo mēs varam darīt gultā. Uztaisim vēl vismaz 5 ciklus. Kārtīgi ieelpa, pilna izlietne, raujam korķi ārā, izelpā viss, kas ir ap nabiņu, uz nabiņu, uz nabiņu, uz nabiņu. Viss, kas ap nabu, iet uz nabu. Un es mazliet paturpināšu savu domu. Es vienmēr atgādinu to, ka dzemdējis ķermenis nekad nekļūst par nedzemdējušu ķermeni. Tas nav slikti, tā vienkārši ir. Un citreiz mums ir kaut kādi tādi sabiedrībā no paudzes paudzi nodoti šabloni, par kuriem mēs pat nesaprotam, kāpēc viņi mūsu prātos mīt. Ka mums ir kaut kur jāatgriežas, ka mums ir kaut kas jāatgūst, ko jāielien vecajos džinsos. Bet patiesībā tā bija mūsu dzīves daļa. Tas bija posms, viņš ir beidzies, tagad ir cits posms. Dzemdējis ķermenis nav sliktāks par nedzemdējušu ķermeni. Dzemdējis ķermenis ir piedzīvojis milzīgu spēku, viņš ir izdarījis milzīgu darbu. Viņam patiesībā viņā mājo ļoti liela pārliecība, ja mēs pašas to atzīstam un pašas esam tādas pateicīgas par to, ko ķermenis ir izdarījis. Vēl pēdējais izlietnes vingrojums, ieelpa. Izelpa viss, kas ir ap nabiņu, iet uz nabiņu. Lieliski. Un griežamies uz sāniņu. Uztaisīsim vēl vienu vingrojumu. Krūšu atvēršanai mēs esam uz labā sāniņa. Celīši saliekti, pēdas, krustukauls, krūšu kurvis, ribiņas aizmugurējās un pakauls ir uz vienas līnijas. Rokas iztaisnojam sev priekšā. Un ieelpā mēs lēni nesteidzīgi vēramies vaļā. Celīši paliek kopā un uz grīdas. Izelpā varamies ciet. Ieelpā varamies vaļā. Savā tempā mums katrai elpas ritms ir atšķirīgs. Atceries to, ka vingrošana, fiziskas aktivitātes, nodarbības, ir sevišķi nodarbības pie manis. Tā nav sinhronā vingrošana, tā nav sinhronā peldēšana, tas nav balets, kur svarīgi kā izskatās no malas. Mums nav viss jāizdara reizē, vienādi, perfekti, pareizi. Mums katrai ir savs ritms, savs dzīves ritms, savs elpas ritms, savs temps. Mums katrai ir savs pareizi. Un lūdzu paņem šo domu sev līdzi arī
savā mātes pieredzē. Super. Un tagad mēs slidinam tos augšējās rokas pirkstiņus pāri plaukstei un zīmējam pāri galvai tādu tā kā pusaplīti uz vienu pusi, uz otru pusi. Uz vienu pusi zīmējam ar pirkstiņu pa grīdu, zīmējam. Un uz otru pusi. Elpojam. Super. Paliekam šeit, griežamies uz muguras. Caur muguru mēs griežamies uz otru sāniņu. Mēs esam uz otru sāniņu. Sakārtojam celīši kopā, leņķis celī 90 grādi, pēdas, krusta kauls, aizmugurējās ribas un pakaules ir uz vienas līnijas, rokas priekšā ir iztaisnotas, un mēs vēramies vaļā ielpā ar labo roku. Celīši paliek kopā un pie grīdas. Ar skatu varam liet līdzi rokai. Izelpāciet. Ielpā vaļā. Izelpāciet. Ielpā vaļā. Izelpāciet. Vēl vienu reizi. Izelpāciet. Lieliski. Un tagad slidinam pirkstiņus pāri un ar pirkstiņiem zīmējam pusaplīti pāri galvai, lielu amplitūdu. Jūtam, kā krūtis taisās vaļā, kā krūškurvis iekustās. Mums ir ļoti būtiski pēc dzemdībām iekustināt tās ribiņas, lai viņas pilnvērtīgi strādā, lai diafragma var pildīt savu darbu, attiecīgi, lai var strādāt korseta. Tas viss mums ir atkal jāiemācās no jauna, jo pirms mēs kļūstam par mamām, mums ļoti bieži ķermenis funkcionē korekti pēc noklusējuma, bez lielas piepūles, visbiežāk. Protams, ka tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem, no ģenētikas. Savukārt pēc grūtniecības un pēc dzemdībām visbiežāk mums ir atkal jāatrod tas kontakts ar savu ķermeni, jāiepazīst viņš vairāk, jāsaprot, kā viņš funkcionē, jo ir kaut kādi procesi, kuri vienkārši viņam ir atkal jāatgādina, viņi ir jāiekustina no jauna. Un šos procesus mēs varam palaist tad, ja mēs esam nodrošinājuši sev tādus dabiskus apstākļus, kuros ķermenim atjaunoties. Tieši tāpēc aiziet, ceļamies gar sāniņu sēnas. Tieši tāpēc es allaži atgādinu. Viss, kas attiecas uz pēcdzemdību kustībām, ir vienmēr jautājums. Jā, tu to vari, bet jautājums, vai tev to vajag? Ko tev tas dod tajā brīdī? Vai tavs izvēlētais treniņu veids, vai šis konkrētais vingrinājums, vai šī kustība palīdz tavam ķermenim atjaunoties, veicina tavu atjaunošanos vai nē? Ja tu gribi uzzināt vairāk, un ja tu gribi ielikt stabilus pamatus pēc dzemdībām, atjaunot savu ķermeni, lai tu pēc tam vari darīt, mesties iekšā visās iespējamajās fiziskajās aktivitātēs. Iespējams, tu pirms tam esi spēlējusi tenisu, jājusi, skrējusi, nodarbojusies ar boksu. Tu to visu vari darīt. Tad, kad tu esi ielikusi ķermenī kārtīgs pamats, tad, kad esi ļāvusi viņam pilnvērtīgi atjaunoties, tad, kad tu pārvaldi spiedienu vēdera dobumā, kad tu proti strādāt savu stāju, proti sakārtot savu stāju, izproti korektus stājas nosacījumus. Un tavs ķermenis ir atjaunojies, un tu pati jūties gatavu, tu vari doties un darīt, ko vien tu vēlies. Bet ja tev ir sajūta, ka tu joprojām nesaproti, kā funkcionē tavs ķermenis, ja tev ir sajūta, ka ķermenim ir vajadzīgas šīs te pamata kustības, kuras atkārtot, atjaunot, lai iekustinātu to pamata darbību, lai ķermenis funkcionē kā vienots veselums, tad gaidīšu tev savā pēcdzemdību vingrošanas programmā. Pēcdzemdību vingrošanas programma ir gan bagātīga, tur ir 27 nodarbības, vidēji 40 minūtes garas, tik cik aptuveni ir viens bērna miedziņš pirmajā dzīves gadā. Un tu vari viņas inkorporēt savā ikdienā, kad vien tev sanāk. Tu vari veikt 20 minūtes no rīta, 20 minūtes vakarā, vari visu nodarbību izvingrot reizē, ja tevi kāds palaiž vai paskatās mazliet, vai ja tiešām mazliet iekrīt miedziņš. Un pats galvenais nosacījums, tad, kad tu abonē manas nodarbības, ir vingrot.
Jo mēs visi, protams, nopirkt abonementu online vingrošanai vai ne, bet izritināt paklāju, ieslēgt un tiešām izvingrot, tas jau ir cits. Tas ir tās disciplīnas jautājums. Bet es vēlreiz atgādinu, ka šis ir tavs pateicības veids, kā tu pasaki paldies savam ķermenim par to milzīgo darbu, ko viņš ir izdarījis. Es domāju, ka tas ir tā vērts. Es novēlu, lai tev ir mierpilnas pēcdzemdības, lai tev ir maiga pārēja tavā jaunajā identitātē. Vai tas ir no sievietes bez bērniem, tu esi pārgājusi lomā, kur tu esi viena bērna mamma, vai tu esi bijis viena bērna mamma un tagad pārēja lomā, kur tu esi 2 bērnu mamma, vai no 2 bērnu mammas tu pārēji 3 bērnu mammas lomā. Katra šī pārmaiņa nāk ar kaut ko savu, ar kaut ko jaunu. Tā viss ir diezgan liela slodze sievietei. Nerunājot par fizisko slodzi un fizisko ķermeni, tā ir arī mentāla un psihoemocionāla slodze. Darbs ar ķermeni, apzinātas kustības, ir viens no taviem instrumentiem, kas vienmēr ir ar tevi. Tu iemācies šīs kustības, tu viņas iekļauj savā ikdienā. Tu atvēli savus mazās 5 minūtes. Tad, kad tev vakarā palaiž dušā, tad, kad mazais plunčājās vannā, tad, kad viņam ir negaidīta gara diendusa, tu vienmēr vari izdarīt kaut ko sev. Vai tās ir dažas apzinātas ielpas, izelpas, vai tas ir viens konkrēts vingrojums tavs mīļākais. Tas var būt jebkas. Galvenais atceries par sevi.